Baudīt lielisku redzi nozīmē arī izbaudīt dzīves piedāvātās iespējas. Ir patīkami, ja ir kāds, kas var palīdzēt jums sasniegt teicamu redzes kvalitāti, dot profesionālu padomu un nodrošināt vislabāko aprūpi. Dr. Lūkina acu klīnikā tiek veikta redzes lāzerķirurģija, kuras rezultātā pacientam vairs nav jālieto brilles vai kontaktlēcas. Mūsu klīnikas speciālistiem uzticējušies jau 7000 pacientu. Dr. Lūkina acu klīnika ir neliela botīka noskaņās veidota klīnika pašā Rīgas centrā, kas savu darbu uzsāka 2003. gadā. Šeit jūs sastapsiet profesionālus ārstus, kur rīcībā ir augstāko tehnoloģiju aprīkojums, lai veiktu acu slimību diagnostiku un ārstēšanu. Lēmums, ka vairs nevēlaties būt atkarīgs no brillēm vai kontaktlēcām, ir pirmais solis ceļā uz perfektas redzes baudīšanu. Nākošais solis ir jāspēr Rīgas centra virzienā, kur atrodas Dr. Lūkina acu klīnika. Brilles un kontaktlēcas es kopā nēsāju kādus 11 gadus. Bet tas viss nebija priekš manis, jo tas man traucēja dzīvot. Brilles vispār ar brillēm es neko nevarēju praktiski padarīt. Un līdz ar to es izvēlējos kontaktlēcas, bet arī tās man nedeva to brīvības sajūtu, un es visu laiku jutos, tā kā ieslodzīta. Lai noskaidrotu, vai jūs esat piemērots kandidāts redzes korekcijai, ir nepieciešams ierasties uz pirms operācijas redzes pārbaudi. Pārbaudes laiku jūs varat saskaņot pa tālruni vai ierodoties klātienē. Ja lietojat kontaktlēcas 2 nedēļas pirms šīs pārbaudes, tās jāaizstāj ar brillēm, lai panāktu radzenes dabiskās formas atgūšanu, kas ir svarīgi veiksmīgam operācijas rezultātam. Ierodoties Dr. Lūkina acu klīnikā, jūs sajutīsiet, ka esat īpašs un gaidīts. Jums būs iespēja lasīt dažādus materiālus par redzes korekcijas iespējām un noskatīties video. Pirms operācijas redzes pārbaudes laikā mūsu ārsti, kas guvuši pieredzi Šveicē, Vācijā, Lielbritānijā un ASV, noteiks, vai esat piemērots kandidāts redzes korekcijai. Pārbaude ietver detalizētu acu izmeklēšanu, lai noskaidrotu, kāda redzes korekcijas metode ir iespējama jūsu individuālajā gadījumā. Pēc acu pārbaudes mūsu speciālisti pārunās ar jums operācijas gaitu. Mēs piedāvāsim jums ērtāko operācijas dienu un laiku. Tā būs diena, kas neapšaubāmi izmainīs jūsu dzīvi. Operācijas dienā nedrīkst lietot sejas kosmētiku un sejas krēmus. Ierodoties klīnikā pirms operācijas, sniegsim atbildes uz jebkādiem neskaidriem jautājumiem. Šai operācijai kopumā es gatavojos 2 gadus. Bet vienalga, nākot uz operāciju, man bija ļoti bail. Bet ļoti palīdzēja atsaucīgais pretimnākošais personāls, kas deva tādus padomus, nomierināja. Pirms izšķirošā soļa spēršanas varbūt būsiet nedaudz uztraucies. Tāpēc piedāvāsim iedzert nomierinošu tēju un ļausim atslābināties ērtā dīvānā. Operācijas zālē jūs pārsteigs jaunāko tehnoloģiju sasniegums – pasaulē ātrākais lāzers Concerto, ar ko var lepoties tikai dažas klīnikas visā pasaulē. Redzes korekcijas operācijas mūsu klīnikā tiek veiktas ar efektīvākajām un drošākajām metodēm – Wavefront Lasik, Femtolasik, kā arī Trans-Epilasik. Wavefront Lasik ir metode, kuras laikā ķirurgs ar mehānisku asmeni, mikrokeratomu, izveido plānu radzenes audu atloku jeb vāciņu, kas nepieciešams redzes korekcijai. Izmantojot šo metodi, mūsu klīnikā veicam arī papildus izmeklēšanu, viļņu frontes mērījumus, kas nodrošina individuāli aprēķinātu un jums vislabāk piemērotu redzes korekciju. Pielietojot Femtolasik metodi, radzenes vāciņš tiek veidots nevis ar mehānisku asmeni, bet gan ar lāzera palīdzību. Savukārt Trans-Epilasik metode neparedz vāciņu veidošanu vispār. Operācijā tiek izmantots tikai lāzers, ar kuru palīdzību tiek noņemts radzenes virsējais slānis. Lāzera stara iedarbība uz aci notiek vidēji tikai 1,6 sekundes uz vienu dioptriju. Kopējais operācijas laiks ir apmēram 15 minūtes, bet rezultāts ir abrīnojams. Ejot uz operāciju, protams, es kā cilvēks gaidīju kaut kādas, sāpes, nepatīkamas sajūtas, bet šo sāpju un nepatīkamu sajūtu vispār nebija. Vienīgais, kas bija, tas bija neliels spiediens uz acu sābolu tanī brīdī, kad viņu nofiksēja. Pēc operācijas 2 stundas jūs atpūtīsieties mūsu klīnikas speciāli veidotā telpā, turot acis pievērtas.
tādējādi sekmējot to tūlītēju dzīšanas procesu. Vēlāk ārsts jums veiks pēcoperācijas pārbaudi, kuras laikā novērtēs operācijas rezultātu un paskaidros acu pilienu lietošanu. Dodoties mājās, jums būs nepieciešams pavadonis un saules brilles, kas pasargās jūsu acis. Pirmo reizi operācijas rezultātu es baudīju jau šajā pašā operācijas krēslā, jo pieceļoties pēc operācijas man bija jāizdara tāds kontroles skatiens uz sienas pulksteni. Es to visu arī redzēju, katru cipariņu, ko es agrāk bez saviem palīglīdzekļiem, lēcām un brillēm nebūtu redzējusi nekad. Un nākamais jau bija tas moments, kad izgāju uz ielas un pavērās šī visa plašā ainava, ko es redzēju pati savām acīm. Mūsu nākamajā tikšanās reizē mēs vēlreiz veiksim jūsu acu pārbaudi un jautāsim, kā pārvērtības ietekmē jūsu acu labsajūtu. Mēs esam pārliecināti, ka jūsu emocijas būs pacelātas, jo jūsu redze uzlabosies ar katru dienu. Kā ķirurgam es domāju, ir priekšrocība veicot šīs operācijas, redzes korekcijas, jo es pats esmu piedzīvojis ar šādu veidu operāciju, tas jau ir apmēram 6 gadu atpakaļ. Un es ļoti labi saprotu tās cilvēku izjūtas un emocijas pēc operācijas, kad viņi pirmo reizi ierauga lietas skaidri. Un ir neaprakstāms īstenībā prieks ikdienā, kad tu satiec tos cilvēkus un pēc operācijas viņiem runājies un dzirdēt šīs emocijas un izjūtas un prieku. Tas ir liels prieks dzīvē. Ārsta profesionalitāte, izcils rezultāts, individuāla pieeja, kā arī teicama cenas un kvalitātes saskaņa, tās ir mūsu pamatvērtības, ko sniedzam ikvienam klīnikas pacientam. Mēs priecāsimies, ja pieņemsiet lēmumu veikt redzes korekciju Dr. Lūkina acu klīnikā, sniedzot mums iespēju dāvāt jums brīnumu katrai nākamajai dienai. Uz tikšanos jūsu acu klīnikā!